Sveicināti! Somugri! Katrs, kuram interesē vēsture, un it sevišķi Latvijas vēsture, noteikti būs dzirdējis šo vārdu. Somugri ir valodu grupas nosaukums, un līdzīgi kā piemēram valodu grupas nosaukums Balti, kurš apvieno latviešus, lietuviešus un prūšus, somugri apvieno citu tautu grupas, kuras runā līdzīgā valodā. Mums vislabāk zināmie, protams, ir igauņi un somi, un mūsu pašu teritorijā dzīvojošie lībieši, jeb līvi. Somugru tēma ir īpaši svarīga visiem tiem, kas interesēs par baltiem, un it īpaši par latviešiem un viņu vēsturi, jo somugri ir sakarā ar to, ka viņi ilgu laiku un vēl joprojām dzīvo cieši mūsu kaimiņos, ir atstājuši lielas jūtamas pēdas gan mūsu vēsturē, gan valodā, gan senajā tautas ziņā, folklorā, un ja runājam tieši par lībiešiem, somiem, igauņiem, tad arī ģenētiski esam ļoti tuvu tiem. Daudzi pat saka, ka ja neskaita valodu, tad daudzajādā ziņā mēs pat esam vairāk līdzīgi igauņiem nekā lietuviešiem, ar kuriem mums ir lielākas valodas saiknes. Ne visās jomās es šim apgalvojumam piekristu, bet zināmās vietās jā. Latviešu kultūra daudzajādā ziņā ir diezgan līdzīga arī igauņu kultūrai. Bet tajā pašā laikā saistībā ar somugriem ir arī daudzas neskaidrības. Kas tad īsti viņi ir, no kurienes nākuši, kādas ir viņu valodas, un tiešām kādu iespaidu viņi ir atstājuši gan mums, gan arī pārējiem baltiem. Mani sauc Juris Kučinskis, un šajā kanāla Laika doma raidījumā meklēsim atbildes uz dažādiem jautājumiem par mūsu kaimiņiem somugriem. Un sāksim jau ar šo karti. Kā redzam, lai gan dažreiz mums liekas, ka latviešiem lielākā saistība ir bijuši tieši ar lībiešiem, lībieši tomēr nav vienīgie somugri, kas dzīvojuši Latvijas teritorijā. Piemēram, te redzam vēl vienu karogu, kurš saucās Krieviņu novada karogs. Un lai šis nosaukums mūs nemāna, jo patiesībā šiem cilvēkiem nav īsti saistības ar krieviem, ja vienīgi tas, ka tie ieradās šajā zemē no mūsdienu Krievijas teritorijas, precīzāk no vietas, kas ir tuvāk mūsdienu Pēterburgai. Un visdrīzāk tas bija galvenais iemesls, kāpēc viņiem tika dots šis nosaukums. Zem šiem krieviņiem patiesībā slēpjas somugu tauta Voti, kurus 15. gadsimtā Livonijas ordenis karos pret Novgorodu bija sagūstījuši un atveduši uz Bauskas pusi, kur tie palīdzēja uzcelti Bauskas pili. Šie sagūstītie Voti bija vairāki tūkstoši, un tie savu valodu saglabāja vismaz līdz kādam 19. gadsimtam. Un arī mūsdienās vēl joprojām ir cilvēki, kuri vismaz kulturālā ziņā sevi saista ar šiem senajiem votiem, jeb kā tos vietējie sauca krieviņiem. Bet tas vēl nav viss. Piemēram, varbūt daudzi nav zinājuši, bet arī mūsdienu Latgales teritorijā, precīzāk pie Ludzas, ilgu laiku eksistēja tāda etniskā grupa, kuru sauca par Ludzas igauņiem. Viņu vēsture nav tik labi izpētīta kā krieviņu vēsture. Esmu dzirdējis vairākas versijas, vienu, ka šie igauņi esot pārvākušies uz mūsdienu Latgales teritoriju 16. gadsimtā reformācijas rezultātā, bet, cik es saprotu, tomēr dominē vairāk viedoklis, ka tas ir noticis vēlāk, drīzāk 17. gadsimtā, kad dažādu karu rezultātā Ludzas apkārtnē bija vairāk izmiruši cilvēki, un tad daļa igauņu no mūsdienu Dienvidigaunijas, kurā runā īpatnējā igauņu dialektā, pārvācās uz Ludzas apkārtni. Viņi arī bija vismaz pāris tūkstoši, un vismaz pāris gadsimtus viņi arī saglabāja savu valodu šajā Ludzas apriņķī. Kaut kādas ziņas par viņiem kā šīs īpatnējās igauņu valodas lietotājiem saglabājušās no 19. un nedaudz arī no 20. gadsimta, kad pamazām viņi tomēr sāka pāriet uz latviešu, jeb šajā gadījumā drīzāk uz latviešu latgaliešu valodas paveida lietošanu. Kā jau redzam, šīs divas grupas, krieviņi un Ludzas igauņi, tomēr bija vēlāki ienācēji šajā zemēs, bet tas mūs atstāja pie lībiešiem,
jeb līviem, kuri šo zemi ir apdzīvojuši ilgu laiku. Kā redzam, 12. un 13. gadsimtā lībieši apdzīvoja diezgan plašas teritorijas gan mūsdienu rietumu vidzemē, arī ziemeļu vidzemē, gan Daugavas augštacē pie Rīgas, gan arī ziemeļu kurzemē. Kā arī 12. gadsimtā vismaz daļā ziemeļu vidzemes visdrīzāk dzīvojuši arī igauņi, kas pamazām mainījās biežo latgaļu un igauņu karu rezultātā. Un pie tā iespējams mūsu somugru dažādība Latvijas teritorijā vēl nebeidzās, jo pastāv versija, ka Rietumu Latvijā, jeb tieši šajā kurzemē, kurzemes ziemeļu daļā, dzīvojusi vēl kāda somugru tauta, ko sauc par vendiem. Daudz tos vienkārši sauc par lībiešiem, bet skatoties gan pēc Indriķa kronikas ziņām, gan arī daļai pēc arheoloģijas, ir vēsturnieki, kas uzskata, ka vendi bija līdzīgs etnos lībiešiem, bet tomēr nedaudz savādāks. Un te, piemēram, pat redzam, ka ir jauni pētījumi par šo tēmu. Ventspils muzejā runās tātad par izrakumiem Laksdienas pilskalnā, ko viņi saista tieši ar šiem vendiem. Tā kā redzam, ka, lai gan, protams, nepietiekamā daudzumā, bet mūsu senvēstures pētījumi notiek vēl joprojām. Ļoti ceru, ka šī pētījuma rezultāti drīzumā tiks arī publicēti plašākai publikai, jo man pašam laikam neiznāks ierasties uz šo muzeja pasākumu Ventspilī. Tomēr katrā gadījumā, pat ja šādi vendi kā atsevišķi etnos tiešām arī pastāvēja, tad skatoties pēc vēsturiskajām liecībām, tie visdrīzāk visai ātri asimilējās lībiešos. Visdrīzāk tādēļ, ka tie bija ļoti radniecīgi šiem lībiešiem, kas veicināja viņu asimilācijas procesu. Bet kāds tad tam sakars ar latviešiem? Labi, mēs zinām, ka ilgu laiku esam dzīvojuši kopā ar lībiešiem un iespējams arī ar šiem vendiem, vēlākos laikos arī ar krieviņiem, jeb votiem un ludzas igauņiem. Un kā tas mūs ir ietekmējis? Pirmkārt jau jāpiemin ietekme tieši valodā, veidā, kā mēs runājam, jo ja mēs savu valodu salīdzinām ar mūsu radniecīgo lietuviešu valodu, tad, piemēram, redzam, ka mums ir pavisam savādāki valodas uzsvari. Ja, piemēram, lietuviešu valodā uzsvars var būt jebkur vārdā, tad latviešu valodā tas gandrīz vienmēr ir vārda sākumā, kas padara mūsu izrunu diezgan atšķirīgu no lietuviešu izrunas. Un lielākā daļa valodnieku uzskata, ka šī mūsu valodas īpatnība ir pārņemta tieši no lībiešiem un pārējiem somugriem, kas apdzīvoja šo teritoriju, un ar kuriem mēs laika gaitā kontaktējāmies un sajaucāmies. Protams, ietekme ir ne tikai izrunā, bet arī vārdos. Uzskata, ka mūsu ikdienas latviešu valodā ir vismaz kādi 300 vārdi, ko esam pārņēmuši no somugru valodām, galvenokārt laikam jau no šīs lībiešu valodas, un tādi ir pat diezgan bieži ikdienā lietoti vārdi, kā piemēram vārds vēl, vai piemēram vajag, vai vārds māja, vai piemēram vārds sēne. Šie visi vārdi lietuviešu un prūšu valodā ir pavisam savādāki, izņemot vārdu māja, jo tās vietā viņi saka namas, kas būtībā arī latviešiem ir saprotams, bet, piemēram, vēl vietā lietuvieši saka dar, un vajadzēt vietā lietuvieši saka arī kēti, kas norāda, ka šie it kā ikdienas vārdi tomēr starp mūsu valodām ir diezgan atšķirīgi. Un galvenais iemesls tam ir tas, ka latvieši šos vārdus ir pārņēmuši no saviem somugru kaimiņiem. Un ja interesē vairāk, tad tieši šajā raidījumā par lībiešiem esmu runājis vairāk par somugru aizgūmiem latviešu valodā. Tas gan, protams, nenozīmē, ka viss ir noticis tikai vienpusīgi, jo patiesībā ir diezgan daudz vārdi, kurus ir pārņēmuši somugri no baltiem, un par to esmu vairāk runājis šajā raidījumā, baltu un somugru sakari senatnē, aizguvumi valodās. Es šobrīd īpaši neteikšu piemērus, bet, ja interesē, noteikti apskatieties šo video. Tāpat, ja neskaitam šo acīm redzamo, tad pagātnē balti un somugri noteikti daudz ir mainījušies gan ar saviem paradumiem, gan ar saviem ikdienas atklājumiem,
Un, piemēram, ja skatāmies uz latviešu folkloru, uz seno latviešu ticību, tad redzam tādu iezīmi, ka latviešiem ir ļoti daudz šīs dievības, kas saistās ar mātēm. Piemēram, meža māte, vēja māte, jūras māte, bet pie lietuviešiem un prūšiem mēs šādas mātes neredzam. Citādāka situācija savukārt ir pie lībiešiem, igauņiem un somiem, kuriem arī ir, piemēram, meža māte un jūras māte. Tādēļ uzskata, ka šo iezīmi Latvijas teritorijas balti visdrīzāk aizņēmās no somugriem. Un arī šajā gadījumā visdrīzāk notika arī pretējā apmaiņa. Piemēram, uzskata, ka somu un igauņu dievības Perkele un Uko varētu būt ļoti saistītas ar baltu pērkonu, un iespējams pats vārds, ko somugri lieto priekš dieva, Jumala, varbūt ir cēlies no latviešu mitoloģijā sastopamā Jumja. Tā ka ļoti iespējams, ka mēs no viņiem pārņēmām šīs mātes dievības, bet viņi no mums pārņēma dažas no debesu dievībām, kuras ir vairāk sastopamas indoeiropiešiem nekā somuriem. Bet labi, tagad aiziesim nedaudz tālāk nekā Latvijas teritorija. Kas tad īsti ir šie somugri? Kā redzam, tie ir ne tikai Baltijas jūras iedzīvotāji, kā igauņi, somi, karēļi, vepsi un pat sāmi, bet arī vairākas tautas, kas dzīvo dziļāk mūsdienu Krievijas teritorijā, kā Khanti, Mansi, Erzi, Mokša, Mari un pat Ungāri, kuri it kā ir tik tālu no pārējiem somugriem, arī ir šīs lielās valodu grupas pārstāvji. Bet vai tas nozīmē, ka viņi visi savā starpā var sarunāties? Ne gluži, jo tāpat kā piemēram ar indoeiropiešu valodām, kuras iedalās vairākās saimēs, kā piemēram balti, slāvi, ģermāņi, romāņi, arī somugru valodas iedalās vairākos atzaros, kuri, lai gan savā starpā ir saistīti, tomēr ir visai atšķirīgi viens no otra. Un kā mēs redzam, somugri ir paši viena lielāka valodu koka pārstāvji, ko sauc par urāliešu valodām. Tās iedalās samodiešu valodās, kas ir tālāk Krievijas austrumos, un šajās somugru valodās. Un kā redzam, somugru valodas tad sadalās tieši Baltijas jūras un Permas valodās un ugru valodās. No ugru valodām ir cēlusies šī ungāru valoda, kas nozīmē, ka tā īsnībā nav nemaz tik tuvu igauņu vai lībiešu valodai, un arī pašas Baltijas somu valodas ir diezgan sazarotas. Kā redzam, tiem ir atsevišķi permiešu atzars, un arī Baltijas jūras un Volgas somu atzars. Tādēļ īsnībā it kā sanāk, ka nebūtu pareizi, teiksim, lībiešus vai igauņus saukt par somugriem, jo viņi nav ugri, tas ir cits atzars, tas būtu līdzīgi kā latviešu saukt nevis par baltiem, bet par indoeiropiešiem, kas it kā nav nepareizi, bet ir ļoti nekonkrēti, bet manuprāt šo problēmu ir izraisījis tas, ka tieši šo lielo Baltijas atzaru visi sauc par somu atzaru, kas var radīt dažādus pārpratumus, jo somu valoda, ko pazīstam šodien, ir tikai viena no valodām šajā lielajā Baltijas jūras somu atzarā. Tieši tādēļ laikam biežāk tiek lietots šis apzīmējums somugri, jo, ja mēs teiktu tikai somi, tad biežāk tas saistītos tikai ar mūsdienu Somijas valodu, un ne ar igauņiem, lībiešiem un, piemēram, karēļiem. It kā nesmuki, bet es tad tomēr turpināšu lietot vārdu somugri, lai nejauktu ar atsevišķo valodu somi. Un kā tad šie somugri, jeb precīzāk somugru atzara somu atzars nokļuva pie Baltijas jūras? Kā redzam, ģenētiskie un arheoloģiskie pētījumi mums ir atklājuši, ka ļoti senos laikos šie pirmcilvēki, kuri tikai vēlāk kļuva par somiem, igauņiem un lībiešiem, dzīvoja ļoti tālu no Baltijas reģiona, pašos Āzijas austrumos, kur tie pamazām gājuši tālāk, līdz nokļuvuši pāri Urālu kalniem un vēlāk ieradušies Baltijā. Un ja runājam par šiem agrīnajiem posmiem, tad, protams, tādas atsevišķas valodas, kā saprotam, tās šodien vēl nepastāvēja, tās pamazām sāka veidoties jau šajā tālākajā posmā, un uzskata, ka
igauņu un somu senči pie Baltijas jūras nokļuva aptuveni pirms 4 vai 3 tūkstošiem gadu. Un jau pirms tam, pirms vispār viņi bija nokļuvuši pie Baltijas jūras, viņiem jau bija izveidojušies kontakti ar indoeiropiešiem, jeb baltu senčiem, kuri arī būtībā dzīvoja šajā reģionā. Te mēs tātad skatāmies šos ienākšanas virzienus. Patiesībā agrāk dominēja tāda versija, kas somugru saistīja ar ķemmes bedrīšu arheoloģisko kultūru, kura šajā teritorijā bija jau pirms kādiem 6 vai pat 7 tūkstošiem gadu, bet, kā redzam, pēdējie pētījumi runā tomēr par nesenāku laiku, tātad 2 līdz 1000 gadi pirms mūsu ēras, jeb pirms 3 vai 4 tūkstošiem gadu. Būtībā izskatās, ka viņi ienāca šeit tad, kad agrīnie indoeiropieši jau bija šajā Baltijas reģionā. Toreiz gan tie arī vēl nebija īsti balti, tie bija kaujas cirvju kultūras nesēji, kuri vēlāk sadalījās vairākās tautās, tajā skaitā baltos. Lai kā arī būtu, kā redzam, mūsu ēras pašā sākumā bija tāda situācija, ka, ja skatāmies uz mūsdienu Latvijas teritoriju, tad dažādas baltu ciltis ir izkārtojušās tās dienvidos un somugru ciltis tās ziemeļos. Visdrīzāk tieši šis bija laiks, kad Latvijas teritorijas balti, jeb zemgaļi, latgaļi, kurši pamazām sāka pārņemt vārdus no somugru valodām. Un arī, protams, šīs dažādās mitoloģiskās lietas, kuras trūkst pie lietuviešiem un prūšiem. Te mēs redzam, ka jau kādā 10. gadsimtā balti sāk spiesties arvien vairāk un tālāk uz ziemeļiem, sāk atspiest somugrus no mūsdienu Vidzemes un Latgales teritorijas, līdz beidzot 12. gadsimtā arī Kurzemes teritorijā kurši aizvien vairāk sāk spiest uz ziemeļiem. Būtībā izveidojas situācija, kurā šie jau lībieši un iespējams vendi pārsvarā dzīvo tikai pie jūras zonās. Viņi dzīvoja arī Rīgas apgabalā, kas arī bija tā vieta, kur tad, kad ieradās vāciešu tirgoņi un vēlāk arī krustneši, kur viņi iepazinās ar vietējiem iedzīvotājiem, kas šajā gadījumā bija lībieši, un viņi tātad paņēma viņu vārdu un iedeva to visai šai zemei, nosaucot to par Livoniju. Lai gan, protams, tajā laikā jau lielākoties šo teritoriju apdzīvoja balti. Un būtībā var teikt, ka lībieši ar mums paliek līdz pat šīm dienām, lai gan viņu apdzīvotās teritorijas pamazām ar vien vairāk samazinās. Diezgan paradoxāli, bet, lai gan sākotnēji lībieši vairāk dzīvojuši tieši Vidzemes daļā, tā ir vieta, kur viņi ātrāk arī pazūd. Būtībā tas notika Ziemeļu kara laikā, 18. gadsimta sākumā, kad šajās zemēs plosījās ne tikai liels karš, bet arī apjomīga mēra epidēmija. Un uzskata, ka aptuveni šajā laikā lībieši, kas arī vēl palika, pamazām atstāja savu valodu un sāka runāt tikai latviski. Labāka situācija izveidojās Kurzemē, kurā it kā vēsturiski bija mazāk lībiešu un varbūt pat agrāk viņi bija šie vendi, kā iepriekš teicu, bet mēs redzam, ka kari šo teritoriju skāra mazāk, un viņa bija arī ģeogrāfiski diezgan nodalīta ar mežiem, kas ļāva lībiešiem saglabāties daudz ilgāk. Un varētu teikt, ka daļai lībieši dzīvo tur arī šodien, vai vismaz viņu tiešie pēcnācēji ir izklīduši pa visu Latviju. Un bieži runā par to, ka pēdējais lībiešu valodā runājošais cilvēks ir bijis Grizelda Kristiņa, kura bija emigrējusi uz Kanādu un kura nomira 2013. gadā. Un, piemēram, arī savā video es teicu, ka tas bija pēdējais lībietis, kuram valoda vēl bija dzimtā, taču izrādās, ka varbūt tā nemaz nav. Man sanāca nedaudz parunāties ar Lībiešu institūtu, un tur man teica, ka tā ir vairāk kā žurnālistu izpūsta sensācija, un ka patiesībā Grizelda Kristiņa nebija pēdējais cilvēks, kam lībiešu valoda bija dzimtā, ka patiesībā varētu teikt, ka viņa bija pēdējā, kurai lībiešu valoda bija dzimtā un kura bija nākusi no lībiešu krasta.
bet patiesībā eksistē vēl cilvēki, kuru vecāki un vecvecāki bija lībieši, kuri bija pārvākušies jau no šī lībiešu krasta jau dziļāk Latvijā, piemēram, uz Rīgu, un kuru bērni tomēr bērnībā bija no šiem saviem vecākiem un vecvecākiem apguvuši lībiešu valodu. Tā kā būtībā nevarētu teikt, ka pēdējie lībiešu valodā runājošie ir miruši, jeb to, ka miruši ir visi, kuriem lībiešu valoda bijusi dzimtā valoda. Tā kā es vēlētos atvainoties par to, ko es teicu iepriekšējā savā raidījumā par lībiešiem, un tātad atzīstam, ka lībiešu valoda īsnībā ir dzīvāka nekā mums varētu likties. Un, protams, tajā tagad mūsdienās ir arī vairāki cilvēki, kas to ir iemācījušies vēlāk savā dzīvē pašmācības rezultātā vai caur kādiem kursiem. Un, ja runājam par lībiešu valodas mācīšanos, tad varētu vēl pieminēt to, kādas interesantas iezīmes ir raksturīgas lībiešu, igauņu, somu un pārējām somugru valodām. Tātad pirmām kārtām tām ir raksturīgs tas, ka tām ir ļoti daudz locījumi. Ja, piemēram, mēs zinām, ka latviešu valodā ir 7 locījumi, tad pie igauņiem to ir 14, pie somiem 15 vai pat 16, un pie ungāriem, manuprāt, kaut kur pie 20, kas liekas ļoti daudz. Tomēr ir arī lietas, kas atvieglo somugru valodu apguvi, piemēram, viņu valodās nav dzimtes. Tas nozīmē, ka lietvārdi neiedalās vīriešu, sieviešu vai, piemēram, nekatrajā dzimtē. Tāpat arī viņiem nav atsevišķa vārda kā viņš, viņa, ir tikai viens vārds, kas apzīmē gan to. Un vēl somugru valodām raksturīgs, ka tām darbības vārdu formās trūkst nākotnes forma. Nākotne tiek izteikta savādākā veidā. Piemēram, sakot, tulkojumā es iet rīt, kaut kā tā, nevis es iešu rīt. Es pats neteiktu, ka esmu lielais somugru valodas speciālists, bet es kādu laiku esmu mācījies igauņu valodu un ceru, ka to kādreiz arī atsākšu un pabeigšu mācīties līdz galam, vismaz lai tiktu līdz tādam līmenim, ka lielākoties varu lasīt tekstus. Bet šajā mācību procesā es iepazinu, ka, lai gan tā, protams, izskatās kā pavisam savādāka valoda, tomēr ir vairāki vārdi, un, manuprāt, arī dažas gramatikas iezīmes, kas tomēr mums ir līdzīgas. Un ir pat tādi valodnieki, kuri izvirzījuši versiju, ka senos laikos ir pastāvējusi arī kopējā indo-eiropiešu urālu valoda. Tas gan nav pierādīts, bet ir, kā jau teicu, vairākas gan vārdu līdzības, gan gramatiskās līdzības, kas ļauj domāt, ka kaut kas tāds varētu būt bijis. Vienkārši šī pirmvaloda ir eksistējusi tik sen, ka tā ir izmainījusies pārāk daudz, lai redzētu vairāk līdzību. Es neteikšu ne jā, ne nē, neesmu drošs, vai šādu versiju var atbalstīt, jo tomēr ir ļoti maz pierādījumu, bet vēlos pateikt, ka šāda teorija eksistē. Un, kā jau teicu, īsnībā diezgan ilgu laiku varētu būt, ka gan indo-eiropieši, gan arī somugri dzīvoja netālu viens no otra. Tātad pati populārākā indo-eiropiešu pirmvalodas teorija ir, ka tā veidojās aptuveni šeit, mūsdienu Ukrainas, Dienvidkrievijas un Kazahstānas teritorijā, un savukārt somugri tajā laikā varētu būt dzīvojuši vairāk uz ziemeļiem, tātad virs indo-eiropiešiem. Un vairākās somugru valodās, piemēram, somu un droši vien arī igauņu un lībiešu, ir saglabājušies daudzi vārdi, kas nāk no šiem agrīnajiem indo-eiropiešu valodas posmiem. Izskatās, ka viņi tos ļoti senos laikos ir aizņēmušies un ilgu laiku savā valodā saglabājuši nemainīgus. Tik nemainīgus, ka daži no šiem vārdiem ir vairāk tuvāki agrīnajām indo-eiropiešu saknēm nekā vārdi mūsdienu indo-eiropiešu valodās, kas ir ļoti interesanti un paver mums papildus līdzekļus, kā apgūt mūsu pašu valodas vēsturi, pat ja tā nāk no cilvēkiem, kas runā pavisam savādākā valodu grupā. Kas arī ir viens no iemesliem, kāpēc tieši indo-eiropiešiem un sevišķi arī baltiem ir noderīgi mācīties arī somugru valodas, ja tiem interesē savas valodas vēsture.
Un, protams, kā jau arī biju pieminējis, eksistē arī šīs interesantās paralēles indoeiropiešu, baltu, somugru, igauņu, lībiešu, somu un citās mitoloģijās. Ar to tad arī beigšu šo raidījumu par somugriem. Ja jums radās kādi jautājumi, lūdzu atstājiet tos komentāru sadaļā. Ja jums patika šis raidījums, noteikti nākotnē uztaisīšu vēl kādu raidījumu saistībā ar somugriem. Varbūt vairāk apskatīsim tieši valodu vai šo mitoloģijas tēmu. Ja patika šis raidījums, tad lūdzu uzspied uz patīk podagas, padalies ar šo video tālāk. Ja vēlies, vari atbalstīt mani arī caur manu Buy Coffee lapu, kas ir atrodama pie šī video apraksta. Un tātad aicinu visus, kuriem patīk baltu vēsture, vairāk painteresēties arī par mūsu ziemeļu kaimiņu vēsturi un valodu. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!